Esiet sveicināti mūsu kārtējā video laidienā, un šoreiz iepazīsimies ar vienu sēnu hatha jogas praksi, kura ir ļoti piemērota šim laikam, Ziemassvētku laikam, kad mēs daudz atpūšamies, daudz ēdam, uzņemam lieko svaru. Nu tad praksi, kurā mēs varēsim uzlabot vēderdarbību, lai vēderam ir vieglāk pārstrādāt, uzņemt to. Un šī, jebkurā gadījumā, būs laba praksa veselībai un laba praksa enerģijas uzņemšanai. Ja? Labs veids, kā sākt jauno gadu ar labu jaunu enerģiju. Un šodienas programmā Agni Sārkrija. Ja? Vairāk par šo praksi nestāstīšu, jūs varat izlasīt pievienotajā rakstā, tik vien, ka tulkojumā no sanskrita mēs šo praksi varam pārdēvēt par iekšējās uguns iededzināšanas, jeb aktivizēšanas praksi. Kas ir iekšējā uguns? Nu, tas ir šis rajons, tas ir kuņģis, vēders fiziskajā ķermenī. Nu, un smalkajā tā ir iekšējā uguns, enerģija un prana, ja? Kas ir viss pamatā. Visu, ko jūs darat, pat tagad, kad jūs skatāties šo video, jūs darbina enerģiju un prana. Tad kā veikt šo praksi? Un uztaisīsim arī īsu sesiju kopā, lai jūs arī varat ne tikai iepazīt tehniku, dzirdēt labos vārdus par šo praksi, bet arī paši uz savas ādas piedzīvot šīs prakses dotos efektus. Esat gatavi pievienoties, jeb skiposiet tālāk, paliksiet un pievienosieties. Ja, aicinu jūs arī uzreiz iekārtoties, sagatavoties praksē. Ja, šo praksi vislabāk ir praktizēt vai nu vajrasanā, bet vēl labāk ir badrasanā. Ja? Tātad šī ir šāda te asana, šāda poza, ceļgali tā kā kopā, sēžam uz dibens ir starp pēdām un kājas pabīdam uz sāniem. Ja? Svarīgi, ka ceļgali, ja, kājas ir pie zemes. Šajā praksē mēs arī spiedīsim uz leju. Ja, tas ir pirmais. Kā parasti vienmēr noskaņojamies, bet kamēr jūs noskaņojaties, mierīgi elpojat un noskaņot sev praksē, izstāstīšu tad tehnikas secību. Praksa nav sarežģīta. Praksa prasa mazliet pieredzes un spēju darboties ar vēderu, kustināt vēderu. Ja? Pat cik mēs runājam par šo apveidu, nu tad šis apveids arī tiks darbināts. Ja? Vēdera siena ies uz priekšu un atpakaļ, uz priekšu un atpakaļ. Ja? Tie, kas pazīst uguns elpu, ja baštrika, tie zina, ka elpojot ātri mēs kustinām vēderu. Šajā praksē notiks kaut kas līdzīgs, bet tikai mazliet savādākā veidā. Šeit mēs neelposim vispār. Un secība būs šāda. Kad mēs esam gatavi, noskaņojušies, mums ir jāpadziļina elpas, ja? Jo šis praksa tiks veikta uz izelpu. Respektīvi nevis uz izelpu, bet pēc izelpas, uz aizturi. Ja? Prakses laikā mēs nevaram elpot. Tāpēc vienmēr ir ieteicams pirms šīs tehnikas pāris minūtes elpot dziļo jogas elpu. Ja? To mēs tagad arī izdarīsim. Dziļā jogas elpa nozīmē, ka mēs ieelpojam ar vēderu, turpinam ieelpot ar krūškurvi. Ja? Tā, ka plaušas ir pilnas, ieelpa pilna, un tad elpojam ārā visu uz leju. Atkal ieelpa ar vēderu, krūškurvi, turpinās ieelpa līdz pat kaklam. Un arī izelpa atpakaļ visu izelpojam. Izelpa notiek līdz galam. Ja? Lēnām piešaujamies pie šīm te dziļajām elpām, tās mums ļoti palīdzēs. Ja? Uztaisam vēl 3 šādas dziļas elpas, tikmēr es jums pastāstīšu tātad pat prakses tehniku, kamēr jūs elpojat dziļi. Tātad secība būs šāda. Mēs izelposim. Izelpas noslēgumā jau sāksim ievilkt vēderu, tā ir daļa no prakses. Ievilkam vēderu. Izelpa noslēdzās, vēders ir ievilkts, tad tas ir punkts 1. Punkts 2, mēs ar rokām spiežam uz ceļgaliem un uzvalkam plecus. 3. punkts, mēs taisam kaklas lēdzi, nolaižam zodu un skatāmies ar acīm uz vēderu, uz nabu, uz šo vietu un mazliet paejam uz priekšu. Un kustinām vēderu uz priekšu un uz sevi, uz priekšu, uz sevi, uz priekšu un uz sevi. Jā, vēders iet uz priekšu un uz sevi, uz priekšu un uz sevi. Tad, kad jūtam, ka vairs nevaram, iztaisnojam kaklas lēdzi, iztaisnojamies un ieelpojam. Un šajā brīdī mēs atelpojamies. Atgūstam elpu, atgūstam komfortu, sēžam ar acīm ciet.
Jā, prakse mums palīdzēs arī ieiet tādā vieglā meditatīvā stāvoklī. To jūs uzreiz piedzīvosiet momentāli. Jā, šeit svarīgi ir, ka jūs esat atvērti praksē, ar ticību un ar centību. Praktizējat un esat vērīgi un esat tad atvērti šīm te jogas tehnikām. Ja? Nu, ko šai brīdī es ceru, ka jūs esat atalpojušies, ieelpojuši dziļi, uztaisīsim 3 raundus un tad īsa maza meditācija noslēgumā. Un tad mēs varēsim arī piedzīvot Agnisāra Krijas efektu. Ja, tad, ja jūs nelasat rakstu, 3 galvenie efekti. Pirmkārt, gremošana, vielmaiņa un kuņģa darbība, pirmais efekts. Otrs efekts enerģija, možums, spēks. Un trešais ir antidepresants, ja jūs nomok depresija, nemieris, depresija, nomāktības, slinkums, pretestības, tad ar šo praksi jūs burtiski uzdzīsiet savu uguni un depresija vienkārši nebūs iespējama. Ja, tā kā arī to var izmantot kā antidepresantu. Nu, ko esam gatavi sākt? Kā jau teicu, elpas ir dziļas. Sākuma poza ir šāda. Ja jūs nevarat šādi nosēdēt, tad sēžat jau kādā citā veidā. Kaut vai pat krēslā. Bet šī būtu vispiemērotākā asana. Pievērsim acis, bet jūs varat acis turēt vaļā sākumā, lai iepazīstat tehniku, lai nav kaut kas nepareizs. Ja? Ļoti svarīgi šīs jogas prakses ir praktizēt tehniski pareizi. Ja jūs kaut ko izdarat nepareizi vai ne līdz galam, efekts būs mazāks. Tātad, un pirms mēs sākam, man arī jāpasaka to, ka šo praksi nevar praktizēt cilvēki, kas ir ar augstu asinsspiedienu. Ja? Jo tas var radīt nelabvēlīgas sekas ar sirdskaitēm un ar nopietnām vēdera operācijām. Bijuši kādas operācijas šeit, tad arī jums nebūtu ieteicams šo praksi praktizēt, kā arī, protams, grūtniecēm, ja, jo mēs strādājam šo te vēdera apvidu. Un tagad, ja jūs kvalificējaties praksē, un es ceru, ka jūs to darat, tad mēs varam sākt praksi. Esat gatavi? Esat gatavi. Jā, tad uztaisīsim pāris dziļas ieelpas vēl. Šajā brīdī mēs varam pievērt acis. Vēl viena dziļa ieelpa. Ar krūti, ar vēderu un dziļa izelpa. Mēģiniet pielāgoties šim ritmam, lai mēs varam kopā sākt. Un pēdējā dziļā ieelpa. Un izelpa līdz galam. Un izelpas noslēgumā jau valkam vēderu uz priekšu. Vēders ir ievilkts, izelpa noslēgusies. Mazliet ar plaukstām spiežam uz ceļiem, mazliet paejam uz priekšu. Nolaižam kaklu, zodu pie kakla. Skatāmies uz šejien un taisam 10 šādas kustības. Vēders uz priekšu. Un uz sevi, uz priekšu 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 un uz sevi. Un tas visu aiztur, uz priekšu un uz sevi, uz priekšu un uz sevi, un pēdējā reize uz priekšu un uz iekšu. Tagad atlaižam kaklu, atlaižam rokas, ieelpojam, paliekam ar acīm cietu, mierīgi paelpojam, pavērojam sajūtu šeit. Jā, šo praksi arī nevar praktizēt pēc ēšanas. Atcerieties arī to. Vēderam jābūt maksimāli tukšam, 1-2 pēc ēšanas, 3 stundas pēc nopietnām pusdienām. Jā, savādāk būs slikts efekts. Ēdiens nāks atpakaļ. Paušu. Jā, un atelpojamies uzreiz, pamanīsiet, būs vieglākā elpā. Kaut kas būs redzams aizvērto acu priekšā, uzreiz. Vērojiet, apziņas ekrānu. Uzreiz parādīsies gaismas, jo šī praksa ļoti strauji iededz uguni, aktivizē prānas, enerģijas ir aktīvas. Jā, vēl mazliet atelpas un pirms sāksim otru raundu izstāstīšu, ka vēdera kustības temps sākumā ir lēns, uz iekšu un uz āru, uz iekšu un uz āru, uz iekšu. Vismaz 10 kustības vajadzētu izdarīt, pirms jūs ieelpojat. Un ar laiku kustības var pātrināt un arī pagarināt, respektīvi no 10 līdz 20 vai pat 30. Ja? Ar laiku to var piešauties darīt, kad elpa aizture kļūst vieglāka. Un taisam otru piegājienu. Ieelpa, izelpa,
Vēl viena ieelpa. Un pēc šīs izelpas sāksim izelpojam, jau sākam vēderi ievilkt. Izelpa noslēgusies, vēders ievilks, mazliet plākstām uzspiežam uz ceļiem, paejam uz priekšu, mazliet pagāžamies tā kā nedaudz uz priekšu. Un nolaižam zodu, tas ir kaklas lēdzis. Un sākam vēderi kustības uz iekšu un uz āru, uz iekšu un uz āru. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pēdējā. Un atkal iztaisnojam zodu, kaklu, atlaižam plecus un ieelpojam. Un dābiskā telpā, atkal elpa būs viegla, mierīga. Esiet uzmanīgi, vērojiet visas savas pieredzes, sajūtas. Šī ir ļoti spēcīga prakse. Uzreiz redzēsiet gaismas, tādi dzeltenīgi, gaiši, sarkanīgi toņi var rādīties. Ja vēderu pārāk stipri nespiežiet, nekādā gadījumā nevajag būt sajūtai, ka sāp vēders, tad jūs pārcenšaties. Tas ir visi prakses jautājums. Kā teicu, sākotnēji mazliet lēnāk un varbūt netik dziļi, lai jūs piešaujaties, un tad ar katru nākamo piegājienu jau mēs mēģinām mazliet pielikt, jā, jo lai ir lielāks efekts. Un mēs esam nonākuši pie pēdējā piegājiena, tā ka šī apmācība un arī prakse būs tikpat kā jau galā, uztaisam pēdējo piegājienu, un tad mazliet pasēdēsim pauzā, pavērosim kopējo noskaņu. Kā dziļi ieelpa, izelpojam līdz galam, un vēl viena ieelpa, un ar šo arī noslēgsim. Ieelpa vēders iet uz priekšu, un izelpa vēders iet uz iekšu. Izelpa iet uz beigām, vēders jau sāk ievilkties, valkam uz iekšu, atkal ar rokām uzspiežam uz ceļiem, mazliet paejam uz priekšu, nolaižam zodu, un esam gatavi, skatāmies uz vēderu un kustinam vēderu. Uz priekšu un uz sevi, uz priekšu un uz sevi, uz priekšu un uz sevi. Un tad noslēdzam, iztaisnojam zodu, galvu, nolaižam plecus un ieelpojam. Un paliekam ar acīm ciet. Elpas būs dziļas, kaut kāds būs mainījies, būs sajūta, varbūt siltums, noteikti gaismas, krāsas aizvērto acu priekšā. Jā, zināms, enerģijas pieplūdums, smožums un arī iekšējs miers, un arī iekšēja skaidrība. Pavērojiet, kāds ir sajūtas, ko varat pamanīt savā iekšējā telpā. Acis ir ciet, vērojam, piedzīvojam prakses radīto efektu. Ziniet, ka vēders vielmaiņa būs labāka, ātrāka, kvalitatīvāka. Vēdera orgāni darbosies labāk, un tas jau nodrošinās mums ar labāku veselību. Šo praksi ieteicams praktizēt tikai no rītiem, pirms ēšanas, ieteicams katru rītu. Tāda bija Agnija Sārkrija. Noslēgsim, noskaitīšu mantru Om 3 reizes, un tad arī noslēgsim mūsu sesiju.
Pirms vērsim acis vaļā, savienosim plaukstas, pranām mudrām. Un silti, kārtīgi tās saberzēsim, lai jūtat plaukstās siltu karstumu. Berzējam, līdz pat pusminūtei var berzēt. Tik līdz ir siltums, karstums. Tā ar labo plaukstu nosedzam nabu, vēderu, nabu, kreiso pāri un pasēžam vēl mirklīti, pavērojam šeit sajūtas. Varat ko sajust, ne tikai siltumu, ik nadoņu, knudoņu. Varbūt tāds kā elektriskas trīsas. Ja? Prāna ir vēderā, nabas centrā, un prāna ir arī plaukstās. Un šeit notiek kopējs efekts. Ja, tāds bija darbs ar Agnes Arkrīvu, ar jūsu iekšējo uguni, jūsu veselības vārdā. Paldies, ka skatāties, paldies, ka sekojat, priecīgus svētkus un tikšanos kādā citā video. Un šanti!